Papagailis. Kādā piektdienas vakarā manā dzīvoklī atskanēja durvju zvans. Aiz durvīm stāvēja mani draugi no kaimiņu dzīvokļa. Sveika! Mēs gribējām tev pajautāt vienu lietu, viņi sāka. Vai tu nevarētu pieskatīt mūsu pelēko žako papagaili vārdā Greisa? Mēs gribam aizbraukt atpūsties uz citu valsti pie jūras. Es sabijos. Ak vai, tas droši vien ir ļoti sarežģīti, un man taču mājās dzīvo kaķis. Draugi pasmaidīja. Nē, par viņu nav grūti rūpēties. Turklāt Greisa ļoti mīl runāt, tev nebūs garlaicīgi. Tad viņi mierīgi izskaidroja, ko tieši vajadzēs darīt. 2 reizes dienā jāieber barība un jānomaina ūdens. Greisai ļoti garšo arī dārzeņi, augļi un rieksti. Reizi dienā jāiztīra būris. Svarīgākais – papagailim katra diena vairākas stundas jāļauj lidot, jo viņam vajag kustēties un izvingrināt spārnus. Es paskatījos uz savu kaķi. Viņš tiešām uzvedas tā, it kā būtu galvenais visā pasaulē. Vai vismaz mūsu dzīvoklī. Es ilgi domāju, bet beigās piekritu. Labi, mēģināsim, es nopūtos. Nākamajā dienā draugi atnesa Greisu, lielo būri, barību nedēļai un vitamīnus. Es izdomāju drošu plānu, kad Greisa lidos pa istabu vai kad es tīrīšu būri, ieslēgšu kaķu citā istabā. Pirmajā dienā viss gāja labi. Greisa sēdēja būrī uz laktas, skatījās uz mani un dažreiz pateica: Sveika, kā tev iet? Savukārt kaķis sēdēja pie būra kā sargs un ļoti skeptiski vēroja jauno viesi. Man likās, ka viņš pat mazliet dusmojas. Taču kaķim nepatika, ka viņu katru dienu izdzena no istabas. Viņš dusmīgi ņaudēja, skrāpēja durvis un izskatījās aizvainots. Pienāca 3. diena un laiks tīrīt būri. Es ieliku kaķi koridorā un aizvēru durvis. Viņš uzreiz sāka skaļi ņaudēt. Pēc dažām minūtēm atskanēja bum, un durvis atvērās. Kaķim bija izdevies ielausties istabā. Viņš ieskrēja iekšā un metās virsū Greisai, kura mierīgi stāvēja uz grīdas. Man sirds gandrīz apstājās. Es jau domās redzēju katastrofu. Bet kaķis neuzbruka. Arī Greisa nebija nekāds kanāriju putniņš, žako ir gudri un drosmīgi putni. Abi dzīvnieki stāvēja un ilgi skatījās viens uz otru. Tad notika kaut kas pavisam negaidīts. Greisa, kā īsts ģenerālis, kas pārbauda savus karavīrus, ar stingru soli aizmaršēja tieši pie kaķa. Kaķis to nebija gaidījis. Viņš atkāpās, līdz ar pakaļgalu iespiedās stūrī. Greisa apstājās, pagriezās pa labi, pa kreisi, it kā apskatītu kaķi no visām pusēm un ļoti skaidri pateica: Kāds skaistums! Tēju gribi? Kaķis bija šokā. Viņš pēkšņi uzlēca gaisā, paslīdēja ar nagiem pa grīdu un kā vējš aizskrēja uz virtuvi. Tur viņš paslēpās un gandrīz 2 dienas negribēja nākt ārā. Pēc tam kaķis pat tuvumā būrim vairs negāja.
Bet Greisa mierīgi atgriezās uz laktas un lepni teica: Tēju gribi? Un kakao? Tagad gan derētu okroška. Un es sapratu, garlaicīgi tiešām nebūs. Papagailis. Kādā piektdienas vakarā manā dzīvoklī atskanēja durvju zvans. Aiz durvīm stāvēja mani draugi no kaimiņu dzīvokļa. Sveika! Mēs gribējām tev pajautāt vienu lietu, viņi sāka. Vai tu nevarētu pieskatīt mūsu pelēko žako papagaili vārdā Greisa? Mēs gribam aizbraukt atpūsties uz citu valsti pie jūras. Es sabijos. Ak vai, tas droši vien ir ļoti sarežģīti, un man taču mājās dzīvo kaķis. Draugi pasmaidīja. Nē, par viņu nav grūti rūpēties. Turklāt Greisa ļoti mīl runāt. Tev nebūs garlaicīgi. Tad viņi mierīgi izskaidroja, ko tieši vajadzēs darīt. 2 reizes dienā jāieber barība un jānomaina ūdens. Greisai ļoti garšo arī dārzeņi, augļi un rieksti. Reizi dienā jāiztīra būris. Svarīgākais – papagailim katru dienu vairākas stundas jāļauj lidot, jo viņam vajag kustēties un izvingrināt spārnus. Es paskatījos uz savu kaķi. Viņš tiešām uzvedas tā, it kā būtu galvenais visā pasaulē. Vai vismaz mūsu dzīvoklī. Es ilgi domāju, bet beigās piekritu. Labi, mēģināsim, es nopūtos. Nākamajā dienā draugi atnesa Greisu, lielo būri, barību nedēļai un vitamīnus. Es izdomāju drošu plānu, kad Greisa lidos pa istabu vai kad es tīrīšu būri, ieslēgšu kaķu citā istabā. Pirmajā dienā viss gāja labi. Greisa sēdēja būrī uz laktas, skatījās uz mani un dažreiz pateica: Sveika, kā tev iet? Savukārt kaķis sēdēja pie būra kā sargs un ļoti skeptiski vēroja jauno viesi. Man likās, ka viņš pat mazliet dusmojas. Taču kaķim nepatika, ka viņu katru dienu izdzena no istabas. Viņš dusmīgi ņaudēja, skrāpēja durvis un izskatījās aizvainots. Pienāca 3. diena un laiks tīrīt būri. Es ieliku kaķi koridorā un aizvēra durvis. Viņš uzreiz sāka skaļi ņaudēt. Pēc dažām minūtēm atskanēja bum, un durvis atvērās. Kaķim bija izdevies ielausties istabā. Viņš ieskrēja iekšā un metās virsū Greisai, kura mierīgi stāvēja uz grīdas. Mans sirds gandrīz apstājās. Es jau domās redzēju katastrofu. Bet kaķis neuzbruka. Arī Greisa nebija nekāds kanāriju putniņš, Žako ir gudri un drosmīgi putni. Abi dzīvnieki stāvēja un ilgi skatījās viens uz otru. Tad notika kaut kas pavisam negaidīts. Greisa, kā īsts ģenerālis, kas pārbauda savus karavīrus, ar stingru soli aizmašēja tieši pie kaķa. Kaķis to nebija gaidījis. Viņš atkāpās, līdz ar pakaļgalu iespiedās stūrī. Greisa apstājās, pagriezās pa labi, pa kreisi, it kā apskatītu kaķi no visām pusēm un ļoti skaidri pateica: Kāds skaistums!
Tēju gribi? Kaķis bija šokā. Viņš pēkšņi uzlēca gaisā, paslīdēja ar nagiem pa grīdu un kā vējš aizskrēja uz virtuvi. Tur viņš paslēpās un gandrīz 2 dienas negribēja nākt ārā. Pēc tam kaķis pat tuvumā būrim vairs negāja. Bet Greisa mierīgi atgriezās uz laktas un lepni teica: Tēju gribi? Un kakao? Tagad gan darētu okroška. Un es sapratu, garlaicīgi tiešām nebūs.